Jūs gribat iesmērēt man to mašīnu? Nē, nu tur auto tikko no Vācijas. Tur oriģināls noskrējiens, nav sista. Tur ir braukusi mūķene tikai pa baznīcas teritoriju. Paga. Es tūlīt pārbaudīšu. Autodetektīvs ies noziegumam pa pēdām. Viņi zina, kā ir patiesībā. Autodetektīvs rīta šovā uzsmērē rītu. Du. 9:44 minūtes. Es gribu nopirkt automašīnu. Vai tu pastāstīsi kādu? Nē, var Jāna autotirgotājs klausās, tad izgāzīsim paši savu ekspedīciju, bet jebkurā gadījumā jūs saprotiet, radio klausītāji, ka šobrīd ir klāt tas mirklis, ka mums ir jānoskaidro, cik autotirgotājs ir godprātīgs. Auto DNA nāk mums palīgā, un ja jums ir vajadzīga šāda veida palīdzība, mēs jums varam palīdzēt ar starpniecību vai paši meklējiet auto DNA informāciju un skatīsimies. Halo. Labrīt, zvanu par BMW 335. Jā, klausos. Nav vēl pārdots. Tā gribēju noskaidrot mašīnīt, no kurienes viņa Latvijas mašīna vai ievesta? Ievesta Vācijas. Tehniskā apskate līdz 17. gadam. Viss bija izdarīts, viss sēdēs brauc. Nav sludinājumā noskrējiens. Kāds ir? 90... Bišķiņ zem 100 laikam bija 97, vai pasīties pēc mašīnas reģistrācijas numuru, tu saka, ka apta bija tikko bizies viņa. Man liekas, ka 96 vai 97 nesamaloši. Un Latvijā sen jau viņi ir vai nesen? Kaut kā tad būtās jau varbūt šitā būtu trešā vai otrā apskata. Man liekas, ka varbūt ka trešā jau. Bet tu pats tā kā braukā vai jūs esat tā kā autoplats? Pazīstama sīvieta braukāja ar viņu, un tad man bija Lexus Eriks ģipiņš jaunais 12. gada, un viņa teica, ka gribot uz ziemu tomēr ģipiņā, tikai jāvadā pa treniņiem ir, un tad viņa teica, ka vairs negribot tad vieglo braukāt. Tad mēs samainījāmies. Es to tieši tirgoju, un tad es ir kā kablīt kā trešā mašīna. Sists nav bijis viņš, un tur viss ir kārtībā ar tām lietām, tur servisā var vest pārbaudīt. Droši, es pārbaudīju, viss pats tikko paņēma viņam iedegās check engines, un tur bija tās standarta problēmas, kas vienmēr tās precēm tās industrijas skolas beigas bija. Tas nomainīju, principā, nekāda defekta, kas vispār nav tās sēdēs un brauc. Pēc tā šasīs numuru arī tad var pārbaudīt to mašīnu? Jā, vispār nav problēma, visu varam izdarīt. Skaidrs. Klau, tev šajā rītā zvana no Radio Capital FM, un jautājums ir tāds, mēs vienkārši pārbaudījām automašīnu, un mums rādās, ka 12. gadā ir bijuši šmuci ar šo mašīnu, ka šis ir autodetektīvs. Jā, un mašīna ir bijusi, tā teikt, pēc apdrošināšanas datiem, tā kā, Bišku noslīkusi. Bišku noslīkusi, jā. Vai tev ir pašam informācija par šo visu, vai tev tā ir pirmā dzirdēšana? Nē, nav tāda informācija no bija. Jā, jo redz, mēs sadarbībā ar Auto DNA, viņi nāk mums palīgā atrast patiesu informāciju par automašīnām, un proti šī automašīna, kur šobrīd ir izlikta tirgošanā, diemžēl ir konstatēta ar diezgan nopietniem bojājumiem un patiesībā ir slīkusi. Kāds ir bijis viņas ceļš līdz šim brīdim, un jācer, ka viņi tiešām ir labā stāvoklī, bet es domāju, ka jums vajadzētu to ņemt vērā, lai pēc tam nesanāk nesmukumi ar autopircēju, kuram varbūt parādīsies kādas problēmas. Tas tā zināšanai, ja nu gribat pārdot vēl kādu automašīnu, varbūt pats arī pirms tirgošanas vērsieties pie Auto DNA, viņi noteikti jums palīdzēs saprast, vai tā jūsu izvēle ir pareizā. Jā, ko es man piesakīšu, tā mašīna vec uz solme, tad dzelzīt uz aļu. Nē, šeit stāsts ir par to, cik godīgs ir auto pārdevējs un cik... Es neskatos tās mašīnas īvas. Man bija izdevīga mājiņa, atceries cilvēcisku mājiņu, pazīstams, pārbaudīt tā mašīnu pats pēc servicā. Visi dzelži vietā, visi kārtībā, nekāda problēma nav ar elektronikām, neko es pats nobrauc. Mums atceru viņu, neviena problēma nesīk. Jā, redz, bet ūdenim ir tas niķis izlikt ārā pēc laika. Tā kā, mēs vēlam tev veiksmi. Es pieļauju iespēju, ka 4 gadi gan liels laika bija. Mēs noteikti ceram, ka ar mašīnu viss ir kārtībā. Tik daudz šeit stāsta par to, cik godīgi mēs esam pret to, ko mēs darām, un cik godīgi mēs esam pret saviem potenciālajiem pircējiem. Tā kā nākamajā reizē novēlam veikt preventīvus pasākumus un izpētīt kārtīgi to automašīnu, kur vēlamies iegādāties, un pēc tam arī nodot citu pircēju rokās. Jebkurā gadījumā, lai veiksmīga diena, un paldies par informāciju. Cerams, ka auto pircējs būs laimīgs ar iegādātu automašīnu. Jā, paldies. Jā, paldies, atā.
Jūs gribat iesmērēt man to mašīnu? Nē, tur auto tikko no Vācijas. Tur oriģināls noskrējiens, nav sistas. Tur ir braukusi mūķene tikai pa baznīcas teritoriju. Paga. Es tūlīt pārbaudīšu. Autodetektīvs ies noziegumam pa pēdām. Viņi zina, kā ir patiesībā. Autodetektīvs rīta šovā uzsmērē rītu.